Jautrīši. Sports – nemieriņa labākais draugs. Beidz! Man kūt nos no manis! Nomierinies! Izskatos glīti! Glīts! Apbroši no visām pusēm. Ko lai šodien dara? Nokrāsot zāli, nobiedēt Greisu. Galvas augšā, jūsu pusdienu avīze. Sports. Tinglika labākais draugs. Laba doma. Sports mošķīša labākais draugs. Noteikti aiziet. Sper un trāpa. Tas bija, kā bija tas vārds, garlaicīgi. Man vajag kaut ko intensīvāku. Vai tās ir skriešanas kurpes? Izdomāju, skriešana. Jā, noteikti. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Man jāpasaka Mariannai par ieguvumiem no sporta. Būtu sautīgi to nedarīt. Labrīt, Marianna! Labrīt! Tas ir labdien! Mana diena sākas tikai pēc brokastīm. Lūdzu, nekautrējies. Jā. Kāpēc tu skrien? Jo esmu sācis nodarboties ar sportu. Nemeklē nepatikšanas kāplējā, dod šurp. Kā jau teicu, sāku nodarboties ar sportu. Un tevis ieteiktu darīt to pašu. Paldies. Kāpēc tu neej to darīt kaut kur citur? Marianna, tev ir ievārījums? Tagad viņš grib ievārījumu. Vai piedod, pīrāgs garšo labāk ar ievārījumu. Es tev dabūšu. Ķepas nos no galda. Pīrāgu lietus. Ko tu dari? Nē. Mani kastaņi. Te uzsprāgs. Es tevi piesekšu. Aiziet, atvēsējies labi. Tas gan bija tuvu. Vai varu iedot man kaut ko padzerties? Augļu sulu, puņšu, limonādi? Izrādās, man diezgan labi sanāk. Es teicu, ka viņu piesakšu. Gandrīz mūs nogalināja. Ko tu dari? Sveiks, Pančo. Esmu šeit darīšanās. Tu arī sveiks. Tu esi gudrītis, vai ne? Jā. Pastāsti, vai skriešana nāk par labu? Noteikti. Sports tevi padara spēcīgu. Šīs tev to paskaidros. Kur ir zvaigznes? Debesīs, vingrošana tev ļauj būt veselīgam. Kāpēc tad tu neskrien konfektes? Es vingrinu prātu, kas arī ir svarīgi. Kā tu vienmēr atrodi konfektes? Kāpēc tu vienmēr tās slēp? Manas grāmatas, literatūra, vārnīca, ķīmija, fizika, bioloģija un uz muguras trigonometrija. Zemestrīce. Palīgā, turi! Ķer mani, es lidoju! Ārā! Vienalga. Ar grāmatām var labi pavingrot. 1, 2, 1, 2, 1, 2. O, viņš sevi uzskata par konfekšu slēpēju. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tur nāk. Sveiks!
Nikolā, vai te notiek kaut kas interesants? Sveiks, Nemieriņ. Paskaties uz šīm jaunajām mantām. Ei, kas tas? Nekas. Vispār nekas. Tu tos par neko parādi. Nē, Nemieriņ, paliec ārā. Es teicu, nē. Tas ir ļoti svarīgs modelis. Molekulārais modelis. Lūdzu. Nu, labi, bet neaiztiec ar rokām. Neaiztikšu apsolu tik forši. Protams, tas visu mainīs. Jauna un uzlabota jautrā pilsēta. Ergonomisks dizains, viegli saliekams, ilglaicīga kalpošana un svarīgākais maksimāli struktūrāla integritāte. Nē, ko tu izdarīji? Nē. Nevajag man ar to. Pamēģini paskriet, tas atbrīvo stresu. Notriekts. Šī būs pati labākā izrāde. Princes un princese. Vai ne, Kvin? Žēl, mums nav princeses nepatikšanās. Vēl viena izglābšanās vai izrādē būs arī skrējējs? Kas? Es zinu, es varu būt ātrais bruņinieks. Šī krāsa tev nepiestāv. Ko gan tu saproti? Es jums parādīšu, būt vai nebūt. Mūsu skatuve. Zilais, cik reiz man jāsaka? Kas par dienu, palīgā Greis, es tevi izglābšu, bet tu vari glābt, man jāskrien. Šī versija ir daudz interesantāka. Es tev noķeršu, palīgā. Turies, es jau nāku. Greisa! Noķēru. Jā, tu gribēji princesi nepatikšanās, lieliski. Noteikti. Keitlīna! Sveika, Keitlīna! Ko? Negribi paskriet? Es strādāju, man nav laika muļķībām. Bet tu rakstīji par sadraudzēšanos ar sportu. Labi, sapratu. Man vajadzēja par kaut ko rakstīt, saproti, tāpēc rakstīju par sportu. Kā tu to varēji? Es tev ticēju. Tātad viss bija muļķības, nogurdinošie treniņi, sasvīdušās plaukstas, stultas uz pēdām. Tu mani pārprati, sports ir svarīgs, man vienkārši nav laika, jo man ir jāraksta. Kā es uz to varēju uzķerties? Nekam nepieskaries. Es esmu avīze, kaste? Kas es esmu? Briesmoni, kādu nekārtību tu sataisīji? Lūdzu, nē! Ne jau manu dārgo iespiedu mašīnu, nē! Neuztraucies, es filmēju! Lēnāk! Izskriesi no kadra! Iedodiet, vairs nekāda sportā, apsolu, Nemieriņa goda vārds. Nē, sports ir foršs. Ļoti forši un tik cēls. Un svarīgākais māksliniecisks. Šam, man jāsaka, pastāv risks savainoties. Bet par ko jūs tā priecājaties? Viņš iznīcināja manu modeli. Beidz, Nemieriņš parādīja, cik sports var būt jautrs. Jā, es to paveicu. Es domāju, ka Nemieriņš varētu būt mūsu treneris. Noteikti. Lieliska doma. Es pat izdomāju jaunu sporta veidu. Kādu? Nu, paskatīsimies. Nemieriņ!
работает. А теперь смотрите во второй серии. Только Jautrīši. Miesas sargs. Bodyguard. Kad brīnumi notiek visapkārt, tad pilsētā nekad nav garlaicīgi. Tā varētu būt problēma. Palīgā! Palīdzību! Malacis! Pančo, tu glāb mani, lūdzu, lūdzu, lūdzu! Labi, labi, nomierinies! Pančo, tu mani izglābi! Tagad tu esi mans varonis! Es tev esmu parādā dzīvību! Nu, nesāksim dramatizēt. Es jau nesāku, mana dzīvība bija tavās rokās, tu mani izglābi no kraujas. Lai kas notiktu, lai kādas nepatikšanas rastos, es tevi izglābšu. Paldies, es novērtēju, bet tev nav no kā mani glābt. Neraizējies, es ko atradīšu. Labi, vai es varu iet? Jā, ej! Tev nav no kā baidīties no šī brīža, esam vienoti Pančo un Nemieriņš. Kopā kā viens. Esi pārsteigts? Kas te notiek? Es būvēju, kā to sauca, nostiprinātu aizsardzības sistēmu. Uzstādīju signalizāciju, sāku rakt grāvi un norobežoju teritoriju ar dzeloņstiepliem. Apskati plānus. Ej! Nāciet šurp! Tu esi sajūtas prātā? To nepietiek? Tev taisnība, pilnīga taisnība noteikti. Mums jāstiprina aizsardzība. Dabūsim sargsuni. Nē, lāci! Niknu polārlāci! Mums nav polārlāču! Neesi tik pārliecināts, Pančo? Es teicu, ka mums nav polārlāču. Un ko viņš? Stāv nereizējies, Pančo, es visu kontrolēju. Nemieriņ, kas tev vainas? Klusu, rokas augšā. Es neko necelšu augšā, saprati? Jā, tuk, noķēru, es kodīšu. Novāc savas ķepas no manas somas. Nemieriņ, ko tu dari? Tas ir privātīpašums. Glābi tavu dzīvību, tāpat kā tu manējo. Tas nav mans, esmu iegāsts. Ko tu runā? Man nevajag glābt. Kāds man ar to sakars? Tu esi draugs manam varonim draugam varonim. Kam? Ko tad tagad? Un tu man neticēji? Es konfisēju šo nešaujošo vai šaujošo ieroci. Pančo, ko tas nozīmē? Man nav ne jausmas, bet laikam esmu nepatikšanās. Svaiga no krāsnes, cienājies. Paldies, Marianna. Te ir tik mierīgi. Es vairs nezinu, ko gaidīt tālāk. Pagaidi, man tā ir jānogaršo. Tā ir mana kūka. Kas notiek? Tā, lai pasaka. Šī radība grib pasargāt manu dzīvību. Skaidrs, vēl viena apsēstība. Vai ne, dārgais? Marianna, ir ko padzerties? Kūka vēl nav iedarbojusies. Ko? Ko tu ar to domā iedarbojusies? Kūkā bija kristāli. Kristāli! Kas ar mani notiks? Tā, lai es zinu, neviens nekad nav ēdis kūku ar kristāliem. Paldies, Marianna! Kārtīgi viņu nobiedēji. Es to saucu par nemieriņa terapiju. Efektīva, bet neilglaicīga. Sveiks, Vin! Sveiks, Pančo! Kur tavs sargs? Es esmu! Sveiks, Pančo!
Nikolā, ko tu dari? Kāds dariet kaut ko, kaut kā! Pančo, Keitlīna, Pančo! Es teicos, kas te notiek? Kas te notiek? Nemieriņ, laid mani ārā no paša mājas! Pančo, kāpēc te ir? Pančo! Pančo! Endi! Pančo, ielaid mani! Endi, kur tu ej? Ej, vari doties, Pančo, viesu diena ir trešdiena. Vai tā ir glezna? Beidz! Nemieriņa terapija! Jā, nemieriņa terapija! Palīgā! Palīgā, palīgā, palīgā! 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 Vai tas ir Pančo? Pančo, tu pats nevari nokāpt? Ko tu dari? Nē, nevaru tikt lejā. Gribu, lai mans uzticamais miesas sargs mani glābj. Labi, tad lec. Tikai nesaspied mani. Es laikam savainoju kāju. Vari mani panest? Vai vari pasteikties? Es esmu izsalcis. Ak, nē, es laikam savainoju otru kāju. Nemaz neskaties un nemaz nedomā. Man pietiek, viss. Tu mani pamet? Tu esi briesmīgs. Nekad neko tādu neesmu redzējis. Tev nav robežu. Tu esi neatlaidīgs un uzstājīgs. Tev nav kauna. Man pietiek. Vari paturēt polārlāci. Nostrādāja. Pančo, mēs nākam. Pančo! Neraizējieties, mans miesasargs aizgāja. Beidzot esmu drošībā. Kā ar lāci? Kur tas ir? Vēl nav pamodies. Nav viegli sargāt jautro bērnu. Palīgā! Ну что опять? Сколько раз говорил, не отвлекайте Творца, когда его посетило вдохновение. Денек. Ой, я хотел сказать, добро пожаловать в мою мастерскую. Jautrīši. Trešais stāvs. Mazstāvu ēkas ir garlaicīgas, pagātnes paliekas. Viens stāvs. Nevien garlaicīgi, bet bezjēdzīgi. Es piekrītu. Es zinu. Par agru runāt par metropoli, bet es teiktu, ka jautrā pilsēta augsts pretī debesīm. Prototipa modelis ir gandrīz gatavs. Nē, es negribu slavu, bet pazemīgi to pieņemšu, ja vajadzēs. Galvenais ir sākt. Tieši to es darīšu. Nē, to darīšu es. Noņemšu slogu no Nikolā.
Nu taču. Sveiki, sveiki! Sveiki! Kas atkal nemieriņ? Tā jau man likās. Par ko tu runā? Neko, es runājot par abstrakto. Kas tas ir? Tā ir patiesa un nepārspējama izcilība. Nē, neglaimo sev, skulptūra ir diezgan viduvēja. Es nemaz... Tu vari labāk? Uzliec latiņu augstāk. Uzbūvēsim 3. stāvu. Kāpēc? Nespēju noticēt, ka vēl jautā. Atgādini, tu esi mākslinieks, radītājs, mūzes un likteņa mīlulis. Protams, es esmu otrs pavēlnieks. Un tādam, kā tu vajag radošu vidi un progresīvu domāšanu. Paskat, tev patīk? Kā ar šo? Progresīvāk nevar būt. Ar gan, piemēram, daudz stāvu ēkas. Tev tā šķiet? Iedomājies, visu avīžu virsraksti. Jautrās pilsētas 1., 3. stāvs. To uzbūvējis izcilais mākslinieks Endijs un tikpat izcilais darbu vadītājs Nemieriņš. Man liekas, ka šādi skan labāk. Endija pirmie soļi pretī debesīm. Endija un Nemieriņa. Vienalga, sīkas detaļas, nianses. Labi, kalp. Ej, sameklē piedarumus, kamēr strādāju pie iedvesmas. Darba vadītājs ne kalps. Es jau teicu nianses. Visi šie plāni. Cik garlaicīgi. Pīpī, te nāk piedarumi. Lieliski! Improvizēsim! Varbūt tā bija kļūda izmantot tik drosmīgu pieeju. Īsta māksla kompromisus nepazīst. Endi, viss kārtībā? Kad brīnumi notiek visapkārt. Kas te notiek? Kundzīt, kāpēc taisi tādu bardaku, ko? Es gribēju vaicāt to pašu, Endi. Neuztraucies, Marianna, viss notiek pēc plāna. Kas tas ir par ģeniālo plānu? Būvniecības plāns, dārgā, jumta nojaukšana ir izpildīta. Neviena nesošā siena nav bojāta. Es zinu, kas var dabūt bojājumus par muļķību runāšanu. Mēs visu kontrolējam, Marianna. Es nolēmu būvēt 3. stāvu. Esmu izcils arhitekts, īsts sapņotājs, un tas ir mans kalps Nemieriņš. Darba vadītājs te kalps. Nianses. Kāpēc tev vajag 3. stāvu, ja tev vairs nav 2? Kādu tu domā, kāpēc? Ir miljoniem iemeslu. Gaiss ir svaigāks, putu dziesmas. Ļauj man tev parādīt, skats ir apburošs. Kā mēs tur tiksim? Drīz te būs spirālveida kāpnes, kuras saucu par kāpnēm uz debesīm. Pagaidām mums ir parastās kāpnes. For now, though. For now we have a ladder to heaven.
cik skaisti! Redzi, es jau teicu. Tomēr man jājautā, kā ar tiem mākoņiem. Mēs varētu doties pie tevis, vai ne, Marianna? Es esmu tālu no mājām, izmirkšu. Nē, es negribu iznīcināt savas mājas. Kāpnes uz debesīm, kāpnes. Andy, tu izskaties dusmīgs, Andy. Nemieriņi. Atdod manu jumtu. Ko es ar tevi iesākšu? Man jāsaka, ka labāk, lai ir viens stāvs, bet ar jumtu. Bet es nekad nomierinies, es jokoju. Nav smieklīgi, Marianna, tu zini, ka esmu mākslinieks bez patvēruma. Māksliniekiem ir jācieš. Nebēdājieties, visu mēs salabosim. Paskat, pat debesis kļuvušas skaidras. Beidz tik ļoti uzticēties savam kalpam. Darbu vadītājs! Un es savu darbu paveicu. Jumts ir iznīcināts. Tas ir viss, par ko vienojāmies. Pagaidi, tu ierosināji uzbūvēt 3. stāvu. Mazais nepatikšanu cēlāji. Ko? Tu tikai runāji par savu iedvesmu, Andy. Tagad vainīgs ir nemierīņš. Lūk, es neesmu radītājs, es esmu iznīcinātājs. Man patīk, kā tas izklausās. Iznīcinātājs. Jau atkal. Manu tavu palīdzību vairs nevajadzēs nemierīgi. Labs lēmums. Labi, pasauksim Nikolā, viņš palīdzēs. Lūk, kur mani plāni. Nemaz neprasīšu, kā tie nonāca šeit. Tā bija mana vaina. Vai piedosi? Nē, Andy. Labi, piedod man arī, neesmu bez vainas. Nikolā, tu vari to salabot, vai ne? Jo man vairs nav darbnīcas un iedvesma negaida. Pirmais, ja uzņemies kādu uzdevumu, izlasi rūpīgi norādes. Otrs, vienmēr pabeidz, ko iesāki. Trešais, sāc strādāt. Paņem piedarumus un nāc līdzi. Es vienmēr apēdu visas konfektes. Nikolā, vai varu būt darba vadītājs? Nē. Kā būt ar kalpu? Labi. Tikai nekam neskaries klāt. Nemieriņ! Ух ты! Вот это техника! Раз. Бедокур, ничего тут не трогай. Как же я, интересно, тебе интервью давать буду, Молча. А что за пирог у нас получился? Смотрите в 4-й серии Джингликов. Бедокур! Jautrīši. Pavārs nemieriņš. Sveika, Marianna! Te tik labi smaržo. Es gribu ko gardu un tulīt. Vai tev kas ir? Kas par steiku? Man steidzami ir jādomā. Mančo teica. Ko viņš teica? Viņš teica, ka vieglāk domāt, ja esi apēdis ko gardu. Skaidrs. Par ko tev jādomā? Kas tas? Marināde zivī. Tā vēl nav gatava. Vai es teicu, ka drīksti pagaršot? Ir jāprasa atļauja. Ja nu es neprasu, kas tad ir? Tad man ir jāizmanto
Totally. Labi, vispirms ir jāprasa atļauja. Labi, mazais nebēdni. Paldies, tu esi īsts jaukums. Ja tu man iedotu šokolādi, es ar tevi padalītos. Share it with you. Un ja nē, tad neviens no mums to nedabūs. Skaidrs. Par ko tu gribēji padomāt? Par to, ko lai šodien dara. Man ir garlaicīgi. Tad atrodi, ko darīt. Darbs vienmēr pasargā no garlaicības. Laba doma, es zinu. Palīdzēšu tev virtuvē. Ak, nē, paskat, ko sastrādāja. Kāda palīdzība? Tu nes tikai nepatikšanas. Tik skaisti izskatās, ka snieg. Tev tas liekas skaisti, nemierīgi paskaties uz šo bardaku. Tu izskaties pēc klimpas, kas noklāta ar miltiem. Pareizi. Tā tas esmu. Liela runājoša klimpa. Paklau, man ir ideja. Ieliec mani leduskapī, un kad kāds atnāk, saki, diez, kas man ir leduskapī. Un tad atver durvis, un es izliekšu ārā. Tu nevari slēpties leduskapī, tas ir bīstami. Ja atstāšu tevi tur, apēdīsi visu manu ēdienu. Ne jau visu. Nemieriņa godavārds, es nemaz to nevarētu. Tu sevi vērtē par zemu. Varbūt tu esi mazs, bet noteikti var apēst visu. Bet pagaidi, varbūt tā ir laba doma. Runā, ka augstums atbrīvo prātu. Bet dažiem prāta attīrīšana neko nedod, jo tur nav ko tīrīt. Kāp ārā. Sveika, Marianna! Sveika, Ketlīna! Kas tas? Tas? Ak, vai tas ir dzīvs? Sensacionāli! Nemieriņš izlēma nedaudz pasēdēt leduskapī. Man nav iebildumu, es vismaz varēju visu satīrīt. Man likās, ka redzēju karameļu mērci, bet tās bija sirepes. Kas liek sirepes galvenajā plauktā, kur to var aizsniegt mošķi? Vai tu zini, cik asas tās bija? Nevajag aiztikt bez atļaujas. Karameļu mērce, sinepes. Marianna, mums šodien ir intervija un fotosesija. Rīt uz pirmās lapas būs rakstīts Marianna labākā pavāra pilsētā. Bet kā ar manu pīrāgu? Tas nav nekas īpašs. Visi prot gatavot pīrāgus, piemēram es. Piemēram viņš. Ejam lūdzu. Labi, tu vari pagatavot siera un sīpolu pīrāgu. Ja nesalaid visu grīstē. Noteikti nē. Tu mani pazīsti. Tieši tā, tāpēc jau es arī uztraucos. Es esmu pavārs, meistars virtuvē, katlu pavēlnieks, pannu karalis, šefpavārs Nemieriņš. Jā, pirmais solis – uztaisīt mīklu. Vienkārši, aiziet. Laid mani, laid. Laid. Ak, tā, saņem. Gatavošana noteikti ir smags darbs. Es tev parādīšu griešanos. Uzmanies! Noķēru! Gatavošana ir pārāk sarežģīta. Atstāšu to Mariannai. Darīšu to, ko protu vislabāk. Sākam. Nezinu, ar ko lai sāk. Lasītāji grib zināt, kādi ir pavāra zelta likumi. Pavāram vienmēr jābūt modram. Sveika, Marianna! Tu neesi Marianna. Ko? Es esmu viņas vietā, redzi? Es gatavoju pīrāgu. Tu proti gatavot? Jā, Marianna man to uzticēja. Tad jau protu. Forši, kādu pīrāgu tu gatavo? Neredzi? Gaļas pīrāgu. Tas ir mans iecienītais. Tev nevajag palīdzību. Esmu vienīgais, ka Marianna uzticas. Nu labi, tu vari palīdzēt. Man jāiet pārbaudīt ievārījumus. Pavāram vienmēr jāatceras, ka visam jābūt ar mēru. Nevajag pārspīlēt.
Tā varam vienmēr jāsaglabā vēsprāts. Jābūt mierīgam, nosvērtam un nedrīkst aizrauties. Kā tu domā? Izskatās labi. Manā vadībā tu varētu iemācīties gatavot. Liksim to krāsnī. Nē, es tikšu galā, draugs. Tu vari iet. Atgriezies pēc stundas. Bet es gribu nogaršot. Marianna! Kur ir Marianna? Viņa ir intervija ar Keitlīnu. Es viņu aizvietoju un cepu pīrāgu. Gribi palīdzēt? Protams! Labi, recepti ir uz galda. Ļoti svarīgi ir kārtīgi sagriezt dārzi. Vajadzīga precizitāte un veiklība, lai plāni sagrieztu kāpostus. Un sasmalcinātu burkānus. Virtuvē vienmēr jābūt kārtībai. Kārtībai ir liela nozīme, organizācija un uzmanīga sastāvdaļu izvēle. Un vēl kas? Labi ēdieni vienmēr ir veselīgi. Nedrīkst pievienot daudz cukura, konfekšu vai šokolādes. Īsts pavārs vienmēr patur to prātā. Laiks likt tevi krāsnī. Uzgriezīsim karstumu, lai varam ātrāk paēst. Jā. Vai esam beigušas? Nofilmēts. Paldies, Marianna. Labi, jo man tiešām jāiet. Man ir slikta priekšnojauta. Mans pīrāgs! Kā klājas manam pīrāgam? Redzi, viss ir kārtībā. Nemieriņš vienmēr tur savu vārdu. Ko tu tajā ieliki? Gaļu? Arī ābolus. Neaizmirsti kāpostus un šokolādi. Tu visu to ieliki vienā pīrāgā? Kas tad ir? Kāpēc gatavot vairākas pīrāgas, ja var gatavot vienu? Tā ir slepena recepte, ko izdomāja šefpavārs Nemieriņš. Kas grib pagaršot pirmais? Es tikko atcerējos, ka man ir steidzams darīšanas, un es aizmirsu izslēgt elektrisko zāģi. Es nemaz neesmu izsalcis. Labi, ja neviens nav izsalcis, man ir laiks pagatavot īstu pīrāgu. Kas grib palīdzēt? Es. Lūdzu, nē. Es esmu lielisks pavārs. Gardi! Briesmīgi! Marianna, mani nevajadzētu atalgot par pūliņiem? Noteikti. Tu dabūji savu balvu. Labi, ka Nemieriņam ir slepenās receptes. Varbūt esam izsalkuši, bet mums nekad nav garlaicīgi. Protams. Kas izslēdz gaismu? Tu sevi sauc par pavāru? Tulkoja Diana Cinovska. Теперь сделаю погорячее, чтоб испекся побыстрее.